kontroldarbs. Latviešu valodā diktāts. Krievu valodā tests. Fizikā patstāvīgais darbs, bet ķīmijā laboratorijas darbs. Kā man apnikuši šie kontroldarbi? Visu laiku tik dzirdi. Mācies, mācies. Varētu kaut kur aizbēgt. Fū, kā tu mani nobiedēji. No manis nav ko baidīties, bet no diviem pušiem melnās brillēs gan. Kā? Melnās brillēs. Un arī par nelāgiem izteicieniem par skolu. Nu, kas tad var notikt? Būs kā toreiz. Kad? Skatieties paši. Pārbāstais diktāts! Pārgudrā latviešu valodas grāmata. Necieš šīs grāmatas. Nesakarīgā fizika. Algebrai vispār nekādas loģikas nav. Pārgudrā pedagoģiskā padome. Apnicīgā skola. Apnicīgā skola! Ak, tu to teici. Es jau domāju, ka ierunēs man sirdsapziņas balss. Nu, ja sirdsapziņas balss vispār kaut ko teiktu, tad diez vai ko tādu. Ko tu vispār te ārties? Un ko tu te nīksti? Kā tev darīšana? Un tev gar mani? Kā jau tu zini, Rādus un kaimiņš neizvēlas. Bet tā ir sanācis, ka mēs jau kopš dzimšanas dzīvojam kaimiņos. Un tu man esi tāda kā radiniece. Turklāt tāda, kur visu laiku ar ziepsu jāpieskata. Un kas tad tas? Makulatūra. Būs bomģam ar kukurināt Ziemassvētku ugunskuru. Paskatīsimies. Vēl šorīt tā bija Valērijas Vīksnes dienas grāmata. Ja tev būtu tāds atzīmes, te, man tu arī dienas grāmatu mājās nenestu. Tu pat nevari iedomāties, kādas man draud nepatikšanas. Tev nepatikšanas? Sadaram, ka man ir daudz lielāks nepatikšanas. Tikai ne šogad. Šogad es tev pārsteigšu, tici man. Nu tad zini, ka latviešu valodā man ir divnieks. Man arī. Man arī. Un krievu valodas testēs izgāzos ar lielu blīkšķi. Es arī skaidrs kā diena. Un es būšu nesekmīga fizikā. Man arī divnieks. Un es ķīmijā šodien pat uzzināju. Es būšu nesekmīga algebrā. Bet mani šodien skolotāja uzaicināja spārnām un teica, ka palikšu uz otru gadu. Ha, nu tad kuram tie tiesības ārdīties un nelaipni runāt ar kaimiņiem? Tas tev nav nekāds kad to uzzinās tava mamma. Viņa tev ādu pār acīm novilks. Tevi mājās jau arī pārāk silti nesagaida. Es nebūtu nedomāju, ka tava mamma pie Ziemassvētku galda ir iecerējusi apspriest tavu nesekmīgo ķīmijas atzīvi.
Tieši tā stulbā Ziemassvētku vakariņas. Nē, vakariņas nav stulbas, ēdienas nevar būt stulbas. Nu labi, tad stulbie Ziemassvētki. Kas tev pretiem Ziemassvētkiem? Ja nebūtu Ziemassvētku, nebūtu Ziemassvētku brīvdienu, pareizi? Pareizi! Nu, un? Ja nebūtu Ziemassvētku brīvdienu, pirms tā neizliktu pusgada atzīmes, pareizi? Pareizi! Un tad mums tagad nebūtu tik liels nepatikšanas. Pagaidiet. Tad iznāk, ka pie visu vainīgi Ziemassvētki. Tieši tā. Neciešu Ziemassvētkus! Kas tad jums par bēdām? Man tā kā zināms, ka jums skolotājs par skaistām acīm ir izlikušas sekmīgas atzīmes. Kāds tad Ziemassvētkiem sakars ar atzīmēm? Pilnīgi nekāds. Nu tad izsakieties, kāpēc jums nepatīk šie svētki? Ziemassvētki ir modes katoļi. Tas ir stila izmisums. Un trēta bojāja. Izsakieties sakarīgāk. Ziemassvētki ir ballīšu laiks, un tas jau no sākuma varētu šķist labi, bet šajā laikā pasākumi ir tik pārlieku daudz, un uz diviem pasākumiem nevar ierasties vienādā tērpā. Tāpēc mums ir jāiegādājas tik daudz jaunu tērpu, ka tas mums ir izmisumā. Es nespēju atrast īstos tērpus, un es atrodu, es nespēju izvēlēties, un es izvēlos, nespēju samaksāt. Es vēlētos, ka kāds man no šī visa atsvabinātu. Pagaidiet. Kas tad mums te sanāk? Ziemassvētku un īdēju klubiņš. Un man līdz šim likās, ka pārējiem cilvēkiem Ziemassvētki patīk.
Nu, es vismaz zinu vēl vienu cilvēku, kam Ziemassvētku gribas tikpat ļoti kā man, tiesa citu iemeslu dēļ. Un kurš tad tas ir? Tā ir maiznīcas īpašnieka meitiņa Railija. Čau, Railija, vai tiesa, ka tu necieti Ziemassvētkus tikpat ļoti kā es? Skaidra lieta, ka neciešu. Bet kāpēc gan? Man vienmēr liecies, ka tieši tev Ziemassvētkos ir zelta dzīve. Tik daudz gardumu un visi tie cepti tavā pašā mājā. Gardēža paradīze. Jā, bet Ziemassvētkos man tiek atņemtas manas cilvēku tiesības. Ģērbties džinsos? Nē. Nenāk mājās līdz pusnaktī? Nu, nē. Ēst maizītes? Nē, Ziemassvētkos man tiek atņemtas tiesības slinkot. Tas cilvēks, kurš izdomāja, ka darbs ir svētki, noteikti nebija maiznieku radinieks. Pagaidiet, tā sanāk, ka mēs te visi šodien satiekamies un mums visām riebas Ziemassvētki. Pirmkārt, Ziemassvētki tiek atzīti par riebīgiem, jo tajos izliek sliktas atzīmes, un tad tās svētkos ir jārāda vecākiem. Otrkārt, Ziemassvētki ir īsti inkvizīcija modes dāmām. Treškārt, Ziemassvētkos nedrīkst slinkot. Un vēl tā lielā tīrīšana necieši. Jā, tas laikā es nolaucu vismaz pusi no nagiem. Un tad skaidrs kā diena, no skaista manikīna nekas neiznāk. Apnicīgas dāvanas. Parasti uzdāvini to, ko tu nemaz nevēlies. Piemēram, sinonīmu vārdnīcu. Vai biļetu simfoniskā orķestra koncertu. Jaunu pasaku grāmatu, un tad vēl jāizliekas, ka es par to priecājos. Un tad tā Ziemassvētku lūdziņas bērnu dārzā, ka tev ir arī tēla Ziemassvētku rūķītis. Kāpēc izstrāpīt? Cibrit. Vau! Bet mēs jau varētu rakstīt prezidentam, tam Andriju, lai aizliedz Latvijā svinēt Ziemassvētku. Nē, tas būs pārāk ilgi. Es gribu, lai jau šogad man nebūtu nekādu Ziemassvētku. Bet pagaidiet, ja mēs nevaram novērst Ziemassvētkus, varbūt mēs varam no tiem aizbēgt. Aizbēgt? Tas nozīmē kaut kur skriet. Šausmīgs slinkums kaut kur skriet. Labdien, jaunieši! Mēs tā nejauši gājām garām un dzirdējām, ka jūs šajos svētkos gribētu doties nelielā izbraucienā. Jā, bija tāda doma. Tad jau mēs esam tieši laikā. Jo mēs piedāvājam pašlabākos ceļojumus uz Dienvidu salām. Nekāda sniega. Nekādu rūpju un pats galvenais – nekādu Ziemassvētku. Nu, ko teiksiet? Izdevīgs pēdējā brīža piedāvājums. Un kad ir izbraukšana? Šodien. Tieši pēc stundas no ostas attiet kuģis, kas jūs aizvedīs uz Dienvidu salām. Mums jāapspriežas. Tā ir lieliska iespēja. Es esmu tāds braucam prom. Es vienmēr esmu sapņojis pabūt dienvidos. Nu, ko lai iet? Nu, bet pagaid, cik tas maksās? Baidos, ka mums nav tik daudz naudas. Neuztraucieties, es teicu, izdevīgs pēdējā brīža piedāvājums. Bet cik tā daudz naudas jums ir? Viss tā mana nauda, kas bija domāta Ziemassvētku dāvanā, bet man arī tik un tā vairs nevajadzēs. Bet es tieši šodien biju nolēmusi nopirkt snowboardēlu. Bet kā man tas dienvidos? Lieliski, lieliski. Šī nauda jums garantēs pašlabāko viesnīcu un apkalpošanu. Siltu vēji un priežu
esam? Kādā vietā? Te neviena nav. Cilvēki, au! Vientuļa sala. Labāk. Kuram bija tā doma? Atbraukt uz šejieni. Tikai bez panikas, mierīgi, aiz manis! O jūsu diždzimtība, mums šodien svētki! Un garda maltīte. Jūs esat labi pastrādājuši. Labi pastrādājuši. Nav ko lieki mutrins izstāt, katlā iekšā uguni klāt. Katlā iekšā uguni klāt. Katlā iekšā uguni klāt. Mēs negribam katlā. Mūsu Ziemassvētku maltīte runā. Dikti plāta muties skaņu. Katlā iekšā uguni klāt. Katlā iekšā uguni klāt. Katlā iekšā uguni klāt. Lūdzu, nevajag katlā. Mums ir priekšlikums, pāriesim uz veģetāro virtuvi. Kas tas ir? Kas tas ir? Tas ir veselīgs un gards uzturs, kas sastāv tikai no dārziņiem un augļiem. Kas tie ir? Mēs jums to atnesīsim. Papagaili, papagaili, kur tu tā
baigi patīk. Kur ir mani bērni? Tā! Ak, tad aizlaidās no skolas, ja? Labi, ceļinē pārbaudīsim. Cik ir kvadrāts akli no 172 un kokos riekstiem? Sākās jausmas. Ak, šitā. Un kāds ir kokos rieksta piena fizikālais stāvoklis? Kā lai es zinu? Ak, nezinu. Labi. Un kāds ir ķīmiskais sastāvs kamionas sieklā? Nezinu. Kā mēra čūskas garumā? Nezinu. Cik sver 25 papagaļu reizē? Nezinu. Kā ir? Pirmajā papagaļu svešvalodā aiziet un nezinu, kur atnes to nezinu ko? Tieši jau nezinu. Tad nezināt? Katlā iekšā, uguni klāt! Katlā iekšā, uguni klāt! Katlā iekšā, uguni klāt! Lūdzu, nevajag katlā! Pie mums, ko arī kā zina, ir ļoti garda maltīte. Tie tad ir kārtīgi noguši, garina mīksta. Bet mēs jums atnesām mandarīnu. Kas tas ir? Ēdams. Lūdzu. Ko? Jūs esat izcirtīti, tā meitene slikti runā. Fui! Nē, mēs tikai cenšamies būt pieklājīgi. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Skaisti zīmēt, skaisti lasīt, skaisti domas domāt, skaisti dziedāt, skaisti runāt, visi vienmēr labā lomā. Tad saka tev lūdzu, tad dari to. Kad pavēl nav vārdiņu lūdzu, tad stāvi un nepildi.